Manas mājas ar IKEA šajā svētku 10. sezonā beidzot nonāk Liepājā. Jā. Skaisti, vai ne? Ļoti. Man šeit ļoti patīk. Vai tu zini, ko mēs pārveidosim? Man ir aizdoms, vai tu varētu apstiprināt? Nu, tas ir saistīts ar to, ka liepājnieki ir ļoti, ļoti viesmīlīgi. Tad droši vien ir jādod garšīgi ēst. Jā, karsts. Tiešām. Mēs esam atbraukuši uz Liepāju, lai kādai ģimenei dāvātu jaunu virtuvi. Kā mums ir gājis ar virtuvēm iepriekšējās sezonās, to jau jūs tūlīt redzēsiet. Bet mums jāatrod, uz kurien jābrauc. Man liekas, ka tur bija, ne? Pa šo ieliņu tur tālāk, ne? Nu, varētu būt, ka tur. Un mums ir meita, kuru sauc Līva, viņai ir 10 gadi. Es esmu elektriķis. Es esmu grāmatvede. Mēs esam liepājnieki. Mēs pārcēlāmies uz Liepāju no Rīgas atpakaļ 2018. gadā. Man šķiet, ka šeit lielāka brīvība ir. Mums ļoti patīk būt saviesīgiem un aicināt draugus ciemos. Mēs pieteicām virtuvi. Tad, kad mēs šeit ievācāmies šajā mājā, pirmais stāvs bija principā neizmantojams. Un līdz ar to mums sanāca visu iedzīvi sakārtot otrajā stāvā. Mums ļoti paveicās ar to, ka mums tieši tajā brīdī draugi mainīja dzīvesvietu, un viņiem palika lieka virtuve, kuru viņi mums iedeva. Tagad mēs esam sagatavojuši šo mūsu jauno telpu. Ir ļoti liela vēlēšanās, lai būtu funkcionāla un skaista virtuve. Es domāju, ka noteikti būs. Liels patīkams pārsteigums. Jā. Uzticamies dizainerim. Čau! Esiet sveicināti! Nu, mēs tālu ceļu esam Labdien. mērojuši un tiešām ļoti, ļoti priecājamies beidzot būt Liepājā. Jums ir nepieciešama jauna virtuve, pareizi? Pat ļoti. Pieteikumā bija rakstīts, vai jūs vēlaties kaut ko uzlabot, vai jums ir kaut kas pietrūkst. Es skatos un reāli pietrūkst virtuve. Pagaid, nu kā pietrūkst virtuve? Kas tur šobrīd ir? Tur ir sagatavots. Sienas. Tukša telpa? Jā. Ko jūs gribētu tur redzēt, nu, es domāju, virtuvē? Ir neliela telpa mums, un man ļoti patiktos, ja būtu atvilknis. Kādi toņi? Galvenais, lai sadarētos ar kopējo pārējo telpu, jo mums šī virtuves zona ir tāda tā kā kopīga ar ēdama zonu un ar viesistabu. Es domāju, mums aptuveni ideja ir skaidra. Redzēt absolūti tukšu, skaistu virtuvi, kas ir sagatavota pārmaiņām. Mēs dosimies to tūlīt arī apskatīt. Tā izskatās virtuve, kurā nekā nav. Vai tu pēc šiem te izvadiem uzreiz jau vari noteikt, kāds teorētiski varētu būt plānojums virtuvē? Izlietne, plīts, jau kur ir nosūcējis, leduskapis. Te ir galds. Bet tev nešķiet, ka šis galds īstenībā ir tāds tā kā māneklis, un šeit tomēr ir bijusi doma varbūt par salu, uz kuras varētu būt kafijas automāts? Vai varbūt šeit kāds strādā un šeit lādē datoru? Jā, bet tad, ja lādē, tad jau liek apakšā. Ir īstenībā ļoti forši, kad ir rozets augstāk, jo tev nav katru reizi, lai iespraustu, kaut kur jālien apakšā. Tas tad gan. Vienkārši ērti piesprot telefonu lādēties, piesprot datoru lādēties, ērti noņem nost, novāc visu un noliec. Tā kā šis ir diezgan smart. Es domāju, ka dizainere visu mūsu izpēti ir dzirdējusi, redzējusi, un mēs to visu nodosim viņas ziņā. Svarīgi, protams, viņai saprast, kādā budžetā būs jāiekļaujas, un tāpēc izloze. Nu, pienāca atbildīgais brīdis izlozai. Pirms tās jūs tā kā sačukstējāties. Ko jūs tur savā starpā čukstējāties? Mēs sarunājām. Jā? Jā. Jā, kuru krāsu ņemt? Nu tad lūdzu jūsu izvēli.
Dzelteni, es domāju, būs. Dzelteni. Jā. Jā. Lai notiek lieliski izvēle, apsveicu jūs, un es ar šo te čeku dodos pie dizainers. Tad jau mēs tiksimies, kad jau remonts būs pabeigts. Labi, es atkal izlieku kādu no mājām ārā uz kādu brītiņu, bet es ceru, ka jūs braucat atpūsties, ja? Jā. Jā, ļoti labi. Tad es atņemu atslēgas, lai jums jauka atpūta, un mēs ejam pastrādāt. Mūsu virtuve atrodas Liepājā, un tāpēc mēs tās pārveidi uzticējām Jannai, kura arī ir no Liepājas. Budžets ir nosūtīts, visi mērījumi nosūtīti. Ejam apskatīties, kā viņai ar to visu ir klājies. Es tevi apsveicu ar debiju. Čau! Čau! Starp citu, tev mēs piespēlējām ļoti tādu pateicīgu virtuvi. Nekā tur nebija. Jā, tur tiešām ir plikas sienas, var rasties radošums pilnā mērā. Un es ļoti gribu, lai tā virtuve paliktu tik plašā un brīvā un maigā. Tāpēc es izvēlējos tieši tādus maigus toņos, pasteļtoņus. Un arī, lai visu šito savienot, būs arī tāda baltā krāsā. Baltā es plānoju likt tieši varbūt fasādes, un tā nebūs tā matēta balta, būs spīdīga balta, gaismā atstāros un būs arī plašāk, gaišāk, skaistāk. Būs tā atvērtā glabāšanas veids. Klau, vai tev ir arī telpas plānojums? Okay. Jā, man tas ir skatiens no augšās, un mums tāda situācija, kā virtuvē savienojas kopā ar dzīvojamo telpu. Gribas, lai tomēr būtu savienojuši. Kā to panākt? Es domāju, to panākt ar tieši sienās krāsu, saglabāt bēžo tonīti, bet citu. Es ieraugu to zilo toni, vai ne? Jā, tu liksi tā tur siena būs nokrāsota zila tonīti. Kā ir? Vai tu pēc skicēm uzreiz jau skaiti līdzi un seko, vai mēs ietilpstam budžetā ar šo visu ideju? Protams, ka es seko līdzi, jo tas ir svarīgi. Īstenībā tagad viss iet tā kā vajag, un tas, ko tu redzi, būs tieši tajā budžeta iekļauts. Manuprāt, virtuvē ir ļoti daudz dažādu aspekti un nianses un lietas, kuras ir ļoti precīzi jāizvēlās. Es domāju, ejam apskatīties? Jā, dodamies. Rekord, šī ir tā virsma, ko es plānoju ielikt virtuvē. Jā. 25 gadu garantija, ļoti viegli tīrāma virsma, praktiska, jauka krāsa, balta. Protams, laminātam ir īpašība, kā labāk uzreiz, piemēram, notīrīt tos pleķus ar neabrazīviem līdzekļiem, vienkārši parasto mīkstu drānu ar dziepūdenī, un lai tie, piemēram, tomātu mērci nepaliktu kaut kāds pleķītis, kafija, labāk uzreiz noslaucīt, un tā virsma paliks skaista un tīra. Ir vēl viena galda virsma, ko es gribētu ielikt, tā ir keramika. Es tev tūlīt parādīšu. Jā. Izskatās ļoti līdzīgi, vai ne? Izskatās vizuāli, bet es tikko tā pārbraucu ar roku te pāri un vārģi uz starpību, jā. Un galvenā priekšrocība keramikai ir tā, ka tu vari likt pannas, katles bez palikņiem. Ar virsmu nekas nenotiks, tā var izturēt to karstumu. Ļoti grūti saskrāpēt šo virsmu, un īstenībā, ja tas budžets būtu bišķi vēl lielāk, es, protams, gribētu ielikt šo virsmu. Klausies, mēs pat tā darba virsmām un virtuvēm man pilnīgi sakārojas kaut ko ēst. Leduskapī varbūt te kaut kas būtu. Tukšums, bet, zinu, leduskapis ir ļoti svarīga lieta, kur mēs glabāsim savus produktus ikdienā. Šitais piemērs ir ļoti jauks, viens no izdevīgākajiem
IKEA piedāvājumu. Šitais maziņš ir ar saldētavu, un es domāju, ka tāds ļoti labi ies mazā virtuvē. Es domāju, mūsu virtuve tas nederēs. Noteikti, nē. Mums derētu, lūk, šis te lielais, grandiozais, lūk, jā, tur. Jā, šitais ir fantastisks, bet, diemžēl, nav vietas. Bet man padomā kaut kas cits. Tūlīt parādīšu. Ejam. Šīm variantam ir viss, kas ir vajadzīgs. Okay. Tilpums liels. Labs. Jā. Ir jauka saldētava ar 3 nodalījumiem, atvilknēm, kur arī var organizēt jauka visus savus produktus sasaldēšanai. Es plānoju šo leduskāpī, lai viņš būtu ne brīvstāvoši, bet iebūvējams. Nu, es sev lietas esmu atlasījis. Un es saprotu, ka arī tev visas vajadzīgās lietas ir jau atlasītas. Tu viņas laikam pasūtīsi, pareizi? Jā, es pasūtīju un visas nepieciešamās preces saņemšu Liepājā. Nu, forši, tad jau tiekamies Liepājā. Tad viss būs gatavs. Čau! Čau! Instrukcija ir ieradusies. Labdien! Wow! Tev bija, kā mēs smējāmies, tā kā viss no nulles, jo šeit nebija nekā. Jā, tieši tā. Manas idejas ir salikt tā, ka es to domāju, ka būs praktiskāk un funkcionālāk. Izlietnei jābūt savā vietai gatavošanai, ierīcei un leduskapim. Un te sanāk, kā tu redzi, L-forma virtuvē. Un tieši veidojas tas optimālais tristūris, kas ir ērts gatavošanai, jā, tā kā izlietnē, gatavošana ierīce un tristūri aiztais cietas leduskapis. Un tā kā viss ir sasniedzams tā kā ar vienu soli, šeit glabāsies katliņi, pannās, tas ir tas stūrā grozāmais. Un tas iekšā grozās. Jā, tā grozās un viegli arī salikt visus katlus, pannās, skaisti. Atvilknēs tieši domāts turēt piedērumus, piemēram, bļodas, dēlīši, plānots tā kā salikt ar tiem sadalītājiem, lai arī būtu tā kārtība. Kas ir šeit? Šeit būs glēzni, kas atradīsies virs galdā. Šo mēs varam salikt? Jā, es domāju, ka mēs varam salikt. Labi, mēs viņu izņemam, pēc tam mēs viņu liekam kaut kādā rāmī? Jā, būs skaists rāmis, melnā tonīti. Šeit nedomāts, ka viss būs tāds balts un, zini, tāds pasteļtoņus. Melnie akcenti, kas bišķi tā kā kontrastu veidos. Vai kontrastu veidos arī rokturi? Būs tā tonīti sudrabains kā izlietnei, lai tomēr tās izskatīsies apvienots kopā ar tom fasādēm, kas te būs. Kamēr Egita un Jāne ir Liepājā, es esmu atskrējis šeit uz IKEA veikalu Rīgā un saticis 2 brīnišķīgus pārus, kuri savā starpā sacentīsies lieliskā uzdevumā. Kungi, es jums dodu šādas te instrukcijas. Tagad jūs griežat muguru pret savām dāmām, bet dāmām lielais uzdevums klausoties tikai instruktāžu, salikt to, kas te jums ir priekšā. Viss ir skaidrs? Jā, gatavs? Nu ko, dāmas un kungi, 3, 2, 1, aiziet! Kas tur vispār? Tā, mudriņa. Tā, te ir plāksne. Tāda plāksne, krusnis. Tev jāņem tādu ar caurumiņiem. Plāksne būs, tāda krusnis. Jā. Viņiem būs tādi L2 sāmiņi, L veida tādi būs.
Abi pāri komentē diezgan līdzīgi. Viņi ir vienā. Tu man saki. Nu, nevar būt jābūt dažādiem. Īsie sāniņi. Man ir tāda tāda ar caurumiem plāta. Režģis. Saprati kaut ko? Nē. Mēs esam atraduši sāniņus. Abi divi pāri tikuši līdzīgi pie maliņu Jāliek tajā caurumiņā pielikšanas klāt pie režģīša. Man vajag skrūvīti. Vai tā ir kniedīta vai tā ir skrūvīta? Kniedīte. Kniedīta. Šobrīd ir pagājuši 4 minūtes. Mēs vēl cīnāmies ar vienu skrūvi. Paga, re, kur ir tā borķika? Te mums ir divas maliņas. Klausies, rods būs rokā, ne? Jā, izskatās. Ja tu otrādi apmet šo. Nē, apmet otrādi. Šitā? Maliņas, ka šitā te. Un teici, raudiņu. Nē, jā, šitā. Turās? It kā jā, bet nē. Te jau ir, tomēr mēs redzam, tā uzmanīgi pacelšu, jā, kur. Šis jau ir tāds kaut kas izdodās. Jā, kaut kas sanāk. Viņš vienkārši tur viens otru, tāpēc. Vienu malu uz zemes nolikt. Vienu rāmu paņem sākumu. Kas tas ir? Kāpēc ir Jā. detaļas nāk? Nu jau sākās tādas stiprināšanas darbi, jo tiek lietā likts arī palīgi rīts. Tur ir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paldies! Kur bija tā mazā aizķeršanās? Nu, visticamāk ar tiem klipšiem. Kā jūs tā veiksmīgi tomēr tikāt, jo šobrīd, man nedaudz bail kustināt, vai ne? Bet es jūtu, kā vispār turās. Vispār ir. Paldies jums, paldies par dalību. Paldies. Un, kā uzvarētājs man jāgodina jūs ir apsveicam. Un jums, lai noteikti arī prieks. Paldies, bērni būs priecīgi. Jā, tā. Tagad mēs dodamies atpakaļ uz Liepāju. Rāmītim tur tev vēl mazliet būs tā kā filigrāni jāpieietam, un tad kopā ar meistariem jāuzkarina. Bet es redzu, ka tu man esi sagatavojusi krēslus, ko vēl paskrūvot. Un patīks cilvēks, viņš saka, halo, Ikea, es nesaprotu instrukciju. Mēs jau saskrūvojām krēslus, iekārtojām tādu sarunu studiju, un tā kā mums raidījuma tāda galvenā tēma ir par miegu, tad kā mēs varētu šo tēmu savu kopā ar virtuvi? No rīta mēs, protams, ejam uz virtuvi pēc mūsu miega. Mēs gribam paēst, pabrokastot, padzert teiņu un tā tālāk. Un tā kā paņemt kaut ko līdz uz darbu. Ikea ir jaukas karbas. Tās ir plasmasas karbas, kurus viegli paņemt līdz kopā ar vaciņu, kas ir ļoti labi aiztaisies ciet. Iepriekšējā dienā jau var paspēt sagatavot savu kastīti līdzņemšanai, mierīgi iet gulēt, pagulēt, es nezinu, varbūt dažas minūtes ilgāk, jo tev viss ir gatavs. Jā, apgaismojums ir arī tāda svarīga lieta. Ir speciāls pultiņš, kas arī būs šeit, pieslēgts LED lampiņām. Tad par to apgaismu es tev vairāk varēšu parādīt un pastāstīt mūsu Liepājas pick-up pointā. Jā, es man liekas dzirdu, ka mums nāk montāžas puiši. Jā, mēs viņiem varētu netraucēt darbu un doties uz turieni. Kur mēs esam mūsu showroomā, Liepāja, un te es tev tieši varu parādīt to apgaismojumu, kā tas strādās. Te mums ir jauki pultiņi, ar kuru mēs varam pamēģināt, paspēlēties. Iedomā, paspēlēties. Un to arī var mainīt intensitāti, višķi tā, jā. Un es varu paspēlēt ar lampiņu, kas ir virs galdām, kā ieslēdz. Un tieši šai lampiņai, kā arī mūsu dalībniekiem, mainīsies tā tonīte. Var palikt silti apgaismojums, tieši kas dērtās vakarā laika. Vai šeit iepirkuma grozā mums tagad viss ir? Jā,
Jā, šeit ir viss. Un Tad mēs varam braukt tur pabeigt. jā, mēs varam pabeigt dekorēt mūsu jauku virtuvi. Jā, kā ir? Sajūta ir lieliskā, kā viss sanāca gandrīz tā, kā es iedomājos. Man arī ļoti patīk gala rezultāts. Galvenais jau, lai saimniekiem arī ļoti patīk. Jā, es ļoti ceru, ka dalībniekiem arī mīlēs to virtuvi. Man pašai ļoti patīk šis ēdamgalda stūrītis. Tas šobrīd ir tāds pirmais, ko ieraugu, tad, kad ienāk Pirmais telpā. iespējas. Jā, pirmais iespējas. Ļoti maigi, manuprāt. Forši. Man šķiet ļoti skaisti. Un man šķiet, ka mēs esam gatavi sagaidīt ģimeni un Kristu. Mēs ilgi gaidījām. Čau, čau. Tepat īstenībā es tur visu laiku gaidījām, kad nu būs pabeigts viss. Jāna, kā gāja? Gāja labi. Jā? Bija arī savi interesanti momenti, bet viss sanāca tā, kā vajadzētu. Vai esat noilgojušies pēc jūsu virtuves? Protams. Ko tur gribētu ieraudzīt? Es noteikti vēlētos vienu atvilknīti ieraudzīt priekš saviem galda piedarumiem. Jāna. Nezinu, varbūt būs, varbūt viens tikai. Nezinu. Vienu kaut kur tur var. Jā, var atrast. Laiks doties, apskatīties jūsu jauno virtuvi. Dodamies iekšā! Paldies! Mums bija milzīgs pārsteigums ienākot, tāpēc, ka ne mēs zinājām, kādā budžetā mēs iekļaujamies. Ne mēs zinājām, vai mums paliks tas sienas toņi tādi, kādi mums bija. Tas viss koptēls. Vienkārši, man ļoti patīk. Ideāli. Jā. Tas, kas vajadzīgs. Tieši tas, ko es biju vēlējusies visvairāk. Man pirmais bija tā glezna. Tas bija tāds wow. Saldētava. Brīnišķīgi. Man šķiet, ka virtuves gaišums man patīk vislabāk šajā telpā. Es iedomāties vispār nevarēju, ka šeit var kaut ko tādu izveidot. Man īpaši tā mikroviņa krāsni, kas tagad ir, tagad es varētu uzsildīt visu kaut ko, nevis tā kā uz plīts, bet arī mikroviņa krāsnī. Viņa jau cepās. Es teiktu, ka Janai pat izdevās par 120% izpildīt. Ja jums ir tiešām vēlme un sapnis realizēt un teiksim, tā parakstīties arī uz zināmu risku par to, ka nezinu, kāds būs gala rezultāts, viennozīmīgi. Nopietni. Nopietni. Te ir. Man trūkst vārdu. Man bieži nav tā, ka man trūkst vārdu, bet te tiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Kaut kā klusums pie galda. Tāpēc, ka ir tāds pozitīvs šoks un nevar uzreiz tā visu aptvert. Un atvilknes. Un atvilknes ir. Ir. Jā, Ir. tagad man būs, kur salikt gan galda piedarums. Te laikam ir dubultā. Ar aplausiem sagaidām. Bravo! Skaisti, skaista virtuve. Tiešām. Te ir klasiskais trīsstūris, tātad izlietne, leduskapis, plīts, tas ir viens un tās detaļas. Tad tiešām ģimene, es domāju, ka pamanīs, cik daudz smalku detaļu, pārdomāju detaļu šeit ir. Un pie galda vēl joprojām klusums. Jā, Es ceru, ka tas ir labs klusums. Tas ir labs klusums. Jā, ko? Vai jūs gribētu uzzināt, cik izmaksāja viss šīs pārmaiņas? Noteikti. Jā? Tā ir tā aploksnīte, kuru jūs izvilkāt. Un tā šīs pārmaiņas ir... Wow! Ja jūs paši izvēlētos veidot pārmaiņas virtuvē, ar kādu budžetu jūs rēķinātos, domātu? Es domāju, ka tiem 6000 būtu, bet es neesmu pārliecināta, vai būtu tāds labs rezultāts.
Tāpat kā latviešu virtuve nav iedomājama bez kartupeļiem, tāpat arī virtuve kā tāda nav iedomājama bez manas mājas ar IKEA. Tiekamies pēc nedēļas. Šajā epizodē pārmaiņas piedzīvos darba telpa. Ja viena lieta, ko mēs vēlētos, ir iespējams vēl vienu darba vietu. Es ieplānoju sadalīt to telpu, lai viņiem ir gan darba vieta, gan arī atpūtas vietiņa.